Tā. Rīts. 14. septembris 2023. gads. Es vienkārši, principā, sen esmu saulēkt filmējis 7 minūtes 41, jā. Ir jau pacēlies. Es vienkārši paskatīties, kurā vietā atrodas saule, kur ceļās. Kur man te man iekšā. Es īstos filmēju to vietu, kurā kurā vietā ko redzēt, labi, redzēt. Tā, lai var redzēt, kurā vietā, kur punktu lec saule Liepājā. Uztaisīju kafiju. Es neesmu vienkārši saulēt filmējis. Vispār bišķi, tā smukla saulēt bez makņiem. Es nogulēju, kamēr domāju, vai vajag filmēt, vai nē. Saulētas jau pacēlās. Kāds vispār, kas 47, kas vispār man ir noticis vienkārši, jā. Tā liela objekta pabeidz, citu laumas vienās sācis esmu, nužāvēs riteni. Te ir kaut kā caurēja 5 dienas, mocējos, beidzās, teikt, nezinu, uglī tikai šo iedzert, viss. Vienkārši, ka bija caurēja, vienkārši sapņoju, ka grib dist, jā, pamožos, dist. Caurēja bija. Tas bija vienkārši vāks. Un tā vairākas reizes. Kad sapnī tu grib dist, tas ir miļļokai, tas ir baigi jūcīgais pasākums, jā. Tas seriālistiski tāds sajūta, jā, kad sapni notiek tas pats, kas realitāte. Ne, vai arī otrādi. Kā kurš uzskat, jā. Kafija. Ieslēdz dators. Dators te ir. Ieslēdz datoru. Ieslēdz datoru. Jā. Nezinu, kāds 10 minūtes jāpastāst, kā saule lec, cik ātri. Tīši debes. Magās es te pateicu, loguļā vēsts ārā ir. Vakar bija ļoti silta diena. Lieta tīši palika. Es tagad mēģinu atcerēt, kaut ko es nesapņoju. Galvenais, kad, ja nemēģini atcerēties, ko tu sapņo, tad tu arī neatceries. Tas ir tāds baigi īpatnē lieta. Kad man pļūtāmais, kas sapņo, ka es dirsīšu un piecēlos, es atceros tikai tad, ka es vienkārši, kad es gāju dišs, vienkārši es to sapņu uzreiz atcerēju. Bet jāpašēpēs. Rīts tomēr. Pisatēs dators. Tā. Internets man tā. Kas vēl tāds? Nekas tāds īpašs nav. Pagājušais reizes ir pat īsti nezinu, kas ir. Tā, josīgi tāda prognoze, ka tagad ir 14. septembris,
Tā, 14. septembris. Es domāju, ka, 14. februārī vairs, nākamā gadā 14. februārī Amerika vairs nebūs. Kā valsts, tur būs ļoti daudz maz valstītes. Varbūt tās kādas dažas valstītes apvienosies, bet, būs lielāk, bet tā vismā būs tās daudz valstītes. Tur, ja tur dzīvo 3 miljoni iedzīvotāji, dzīvos 10 reizes mazāk. Tas ir 30 miljoni. Sadalīsim, kādām 10 valstiņām. Katra valsts nebūs lielāka par Latviju. Tāda prognoze. Un tas notiks nākamu gadu. Var teikt, no janvāra sāksies, un februārī beigsies. Prognoze. Es nezinu vispār, vai šie prognoze piepildīsies. Izteikt jau vajag, var izteikt. Saulēts tāda prognoze. Nezinu, vai piepildīsies. 14. septembrī, man ir pierādījums, ka es filmēju, saule attiecība pēc zemi, pierādījums, ka tas ir 14. septembris, jā. Labi. Tagad, kas vēl novērojams tāds, parādījās, es spēlīju, parādījās reklāmas spēlīties, kad Latvijas valsts, jā, tur krājbankās jākrāj naudu. Tas skaidrs, ka naudas nav, vienkārši, ka naudas nav. Iedzīvotāji tas neskries, ka naudu bankās, sevišķi, nezinu, ka pāris bankas bankrotē, cilvēkiem ir problēma, izņemt lielas naudas summu, viņi tagad, kam daudz naudas skries, nolikt naudu. Nē, tie, kas izmanto bankas, izmantos, un nekas tur, kaut kas tur, to vajadzēja darīt pirms 10 gadiem, tas krājbankas. Vajadzēja jau sagatavoties, tādam spilveni taisīt. Tagad taisīt spilveni, tagad tu esi tūkstošu vidū, tev jāguļ, tur apkārt tikai akmeņi, jā, meklēt spalviņas, jā, tas pavēlu, jā. Būs jāguļ uz tīrām klintīm. Roku jāliek apakšā tikai, un viss. Gals. Un tā. Tas tāds, jā. Es nezinu, vispār, protams, iedomājies tagad, jā, Amerikā, vairs nedrukās naudu. Nedrukā jau tagad naudu, jā. Latvija pie resursiem netiek. Lai viņi tik, viņai prasa darīt visādas stulbības, viņi to visās stulbības dara. Latvijā valdība visas stulbības dara. To, ko viņai teica darīt pirms 30 gadiem, 20, kad pirms tā laika likās kaut kāds murks, tagad tā ir realitāte. Bet tāpēc, ka vienkārši naudas nav. Naudas nav arī procentiem par kredītiem. Es nezinu, cik mums Latvijā ir budžets. Es pat nezinu, cik ir Latvijas budžets. 10 miljardi, 100 miljardi eiro. 1 miljardi eiro viņi katru gadu aizņemās. Miljardi eiro. Es nezinu, cik procentu gadā, kaut vai 10% gadā, jā. Tas būtu maksimums, jā. Tas ir 100 miljonu gadā jāmaksā. 100 miljonu gadā, jā. Ja viņi aizņemušies jau 30 miljardus aizņemušies, jā. Pīcam par šiem laikiem, jā. 30 miljardus. Tad jāmaksā procentus tikai 3 miljardi katru gadu. Un tas daudz, 3 miljardi katru gadu. Miljardi viņi taču neizņemās, jā. Procentu likuma augus, jā, 10% varbūt, ka nav. Jo tā ir tie faņķi, tie tādi papīrīši, kurā brīdī ir nodrukāt. Pieprasījumi. Tā. Tā ir tāda. Valsts, tā ir tādas, neko nešķirās no jebkuras datorspēlītes neatšķirās. Jo arī tāda deficīta un cena noteikti ļoti augsta. Un cilvēki centīsies tā to iegūt. Var vienkārši arī pildīt tos resursus dalīt ar nekā. Un arī spēlēs cilvēku. Tā. Kāds laiks viņš pagāja, tas ir, tad pamīgi pateicu.
tā, par to, ka, kad sabruks iekšā, tad, jā, kredīti nebūs, te kredīti nebūs jādod. Bankrotējuši uzņēmumu kredīti nav jādod. Tā ir. Kaut gan tā banka nepieder Amerikai. Arī jautājot. Tā ir privātais kantors, bet var uzmest privātām kantoriem, kuram nav nekāda armija, tam līdzīgi, lai prasītu naudu, par kuru var nemaksāt. O tā. Tas jāatzīst, jā. Un tā. Tad es sapratu par Graveta tādu testamentu. Es sapratu, ka Graveta testamentu pilda, tie ir demoniskās pasaules pārstāvi, var teikt, bija ir galva. Viņš aizgāja un uzliks testamentu, kur demoniskajiem spēkiem jāpilda tās pasaules valstības noteikumi, tās ikšā. Un te viena demoniskā puse sacēlās pret Elas valdnieku un pret Dievu. Pusi. Tagad to pusi, kas sacēlās, tā pusi, kas ir, otra pusi, kas pilda Gravetas testamentu, likvidē to pusi, kas viņi negrib pildīt. Un, protams, notiek šādas spēcoperācijas. Protams, spēcoperācijās, iesaist cilvēks. Cilvēkiem, protams, iespēja, ka, cilvēki ir dzīvi un cilvēki demoniskie, kas ir mākslīgi radīti tā rupināt, jā. Mākslīgi radīti un vispārējais, un viņi mēģina, tādas spēles notiek. Jā. Vispār man izveidojusies jau šo laiku citu realitāti. Es tā padomāju, būtu pirms gadiem, 2 stāstījis to, ko domāju tagad. Es domāju, ka es sajūtas prātā. Jā. Ja vispār baigi mainās. Vispār, ja tu interesējies kaut ko, tad baigi mainās. Jā. Nezinu. Es domāju, ka, piemēram, kā es te, piemēram, skatos to visu. Pašvaldības, jā. Es pat īsti... Nē, iepsās, cik vēl, man tagad telefonu būs jāapstādīt, un sāla pacelsies, tad, jau kādu labu. Es domāju, ka augstāk būs pacelsies pat 10, pat 12, man liekas, ka vajag maz pacelsies. Tikai, pacelsies diezgan augstu. Likās, ka nekas nav pacēlēs. 12 minūtes pamuldēju, teikt 14, 15, 14 minūtes, pilnīgi pietiks.